Ar vārdu monitorings saprot novērošanas, uzraudzības, analīzes un prognozēšanas sistēmu. Tāpēc vilku monitorings pēc būtības ir Latvijas vilku populācijas stāvokļa uzraudzīšana. Vajadzība pēc šāda monitoringa Latvijā izriet no fakta, ka vilki un citi lielie plēsēji Eiropas Savienībā ir aizsargājami dzīvnieki, jo daudz kur Eiropā vilku populācijas vēsturiski bija izzudušas vai nonākušas apdraudētā stāvoklī. Ņemot vērā labvēlīgo stāvokli, Latvijā un pārējās Baltijas valstīs vilkiem nepiemēro tik stingras aizsardzības prasības kā citām dalību valstīm. Tādējādi Latvijā joprojām pieļaujamas vilku medības ar atļautām metodēm. Vilku monitorings dod vajadzīgo informāciju par vilkiem Latvijā gan mums pašiem, piemēram, vērtējot vilku populācijas stāvokli un pieņemot lēmumu par pieļaujamu nomedīšanas apjomu, gan arī Eiropas Savienības atbildīgajām institūcijām, kas ļauj izvērtēt vilku stāvokli un to aizsardzības pasākumu sekmes tās robežās. Aizsardzība neietver tikai aizsardzības pasākumu noteikšanu, bet arī sekošanu līdzi, kā šie aizsardzības pasākumi darbojās, vai ir kādas pārmaiņas, vai ir uzlabojumi, vai situācija nemainās, vai drīzāk pasliktinās, un tiem nav nekādas sekmes šiem pasākumiem. Tāpēc arī šāds monitorings ir vajadzīgs. Vilku monitoringu Latvijā veic Valsts meža dienests, sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava. Valsts meža dienests veic gadskārtēju populācijas novērtējumu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu metodiku, kā arī veic neinvazīvu monitoringu, apkopo informāciju par nomedītiem vilkiem un to nodarītiem postījumiem lopkopībai. Savukārt Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava meža faunas un medniecības virziena speciālisti veic rūpīgāku vilku populācijas stāvokļa analīzi, ievācot paraugus no nomedītiem vilkiem. Tādējādi iegūst informāciju par vilku populācijas ģenētisko daudzveidību un savstarpējās radniecības struktūrām, sadalījumu pa dzimumu un vecumu grupām. Tāpat pētnieki veic vilku parazitoloģiskus izmeklējumus, kuņģa satura analīzi, nosaka mātīšu reproduktīvos rādītājus un aprēķina minimālā populācijas lieluma vērtējumu, kas kopumā ļauj raksturot Latvijas vilku populācijas stāvokli. Un šai ziņā arī ļoti svarīga ir sadarbība ar medniekiem. Lielo plēsēju monitoringu vajadzībām medniekiem uzreiz pēc vilka nomedīšanas jāsniedz informācija Valsts meža dienestam. Informēšanai visērtāk izmantot mobilo lietotni Mednis. Vilka nomedīšanas vietā ar ieslēgtu viedierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un aktivizētu mobilo datu pieeju nofotografē nomedītā vilka zobus. Tas vajadzīgs, lai noteiktu, vai nomedītais vilks ir jauns vai pieaudzis indivīds. Turklāt šādi tiek fiksēts arī vilka nomedīšanas datums un precīzi nomedīšanas vieta. Lai nodrošinātu speciālo vilku monitoringu, kā to nosaka Valsts meža dienesta rīkojums, pēc vilka nomedīšanas medniekam jāsazinās arī ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava par paraugu nodošanu. Kontaktinformācija atrodama aktuālajā Valsts meža dienesta izdotā medību rīkojumā. Mednieks informē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava meža faunas un medniecības virziena pārstāvi un pēc vienošanās ievāc paraugus vai saglabā nomedītu vilku nodošanai pētniekiem. Ar mednieku palīdzību pētnieki ievāc muskuļaudu paraugus ģenētiskai izpētei un trihinēlu izmeklēšanai, ilkņa saknes paraugu, precīzi vecumu noskaidrošanai, kā arī ķermeni, kuņģa, reproduktīvo un citu orgānu izmeklēšanai. Paraugus ir iespējams sagatavot, saglabājot vilka ādu vai galvaskausu kā trofeju. Sīkāk par to var noskaidrot sarunā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava pārstāvi. Lai nesabojātu iekšējos orgānus, pētniekiem nodod vilka ķermeni ar nepārgrieztu vēdera dobumu. Ja mednieks vēlas saglabāt ādu, pētniekam var nodot nodīrātu ķermeni. Kā ģenētiskais paraugs nododams neliels muskuļaudu gabals, ko visērtāk nogriezt no pleca vai gurna. Šis paraugs vēlams pēc iespējas svaigāks. Lai nebūtu cita ģenētiskā materiāla piejaukuma, paraugs nogriežams ar notīrītu nazi. Ja vienā reizē ņem paraugus no vairākiem indivīdiem, asmens jānotīra pirms paraugu nogriešanas no katra nākamā indivīda, un paraugi glabājami atsevišķos maisiņos. Ja mednieks vēlas kā trofeju saglabāt vilka ādu vai veidot izbāzeni, kad muskuļu atgriešana nav vēlama, ģenētiskam paraugam var nogriezt vilka mēles galu. Ilkņa saknes paraugu var sagatavot, nesabojājot vilka galvaskausa trofeju. Pēc galvaskausa novārīšanas ilkni pamazām izkustina un izņem no alveolas.
Tad ar dzelzs zāģīti nozāģēja apmēram 1,5 centimetra gabalu no zoba saknes gala. Pēc tam ilkni var ievietot atpakaļ alveolā un nostiprināšanai izmantot līmi. Tā kā paraugam nozāģētais gabals atrodas aiz ilkņa saknes paplašinājuma, tā izskats netiek sabojāts pēc ievietošanas atpakaļ žoklī. Ja trofeja nav vajadzīga, pētniekam var nodot nozāģētu vilka žokļa gabalu kopā ar citiem paraugiem. Par gadu jaunākiem vilkiem ilkņa saknē ir atvere. Šādu zobu paraugi nav nepieciešami, taču tos var nofotografēt un nosūtīt pētniekiem kā apliecinājumus, ka attiecīgais indivīds bijis jaunāks par gadu. Visiem vilku paraugiem klāt pievienojama informācija par vilka dzimumu, nomedīšanas datumu un vietu. Vilku speciālā monitoringa rezultāti katru gadu tiek publicēti Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava mājaslapā, Meža faunas un medniecības virziena pētījumu arhīvā pie Medību saimniecības attīstības fonda finansēto vilku populācijas stāvokļa pētījumu pārskatiem.